the unknown, where reality seems to have flown. The back rooms, a strange domain, a place that's hard to explain. Zimšanas dienā un gribu novēlēt tev vienu lietu. 60 jā, tikai sāk. Atkal kļūsim kaut kur pat vecāko treneri. Nemiet malā treneru asistentus. Klausies, ko viņi labu pateiks, ja? Novēlēt līdz 100 gadiem nodzīvot. Ja? Vienmēr paška un paldies par to, ka tu atzīst, ka mums Rīgas radiotehniķi nebija ģidavšina. Suo colpo vincente il servizio di Dimo Tonov, sempre 3 punti da recuperare per la Sisley Treviso in questa via di partita. Michelson, grande botta del numero 8, maglia rossonera, lo rivediamo proprio sopra il muro. Когда мы были на сборах в Алушке, спартакиады народа ФСС, была такая физическая тренировка, еще кросс, по-моему, там 10 километров мы бежали. Он так затренировался, что голова бабочки полетели. Плавки снял, все трусы, и голый заходит в море. Дорогой мой старый друг и партнер Валт, я поздравляю тебя с твоим 60-летием. Здесь ничего страшного нет. К сожалению, нам не удалось с тобой выиграть у Карчи Кирали когда-то. Вот. Con il quale vorrei commentare mentre c'è questo bel muro di Michelson su Giulio Di Toro. Man vajadzīgs pienāks pateikt, es ar Miķelsonu parakstīju. Un tas bija faktors, lai palika. Jo man ļoti gribējās uzspēlēt ar tevi tieši komandā. Labu, stingru veselību. Kā pārvērts ir Ivanovam. Viņam vēl lēciens ir. Man vairs nav. Un šito te grib man tādi Boris Stipanovs katru gadu ved par volejbolu nosējot. Un tā grāmata no maniem ja tev kolekcijā. A Mosca e i francesi del Cannes. Allora cosa facciamo in Europa? Squadre viste oggi a Padova indubbiamente sono due squadre per 3 volte viene fermato da Rocco, da Loro. 11 Radiotechnik, 7. Veselība pats galvenais. Cilvēki saka, главное здоровье, а остальное можно все отнять у слабых. Давай, Бучаст. 12-11 il vantaggio per il Radiotechnik. Non mollano assolutamente, Silvano. И передаешь им опыт и знания. Большой от меня конкретно тебе респект. Ha avuto la palla in mano buona e non era in perfetta coordinazione per chiuderla. Ha ridato un attimo di ossigeno. Legacy punto importante perché ormai superato. Хороший такой рубеж, ты можешь посмотреть, как ты прожил в своей жизни, посмотреть назад и продолжать свое дело, которое ты ведешь всю жизнь. Красавчик, Валт. От души прям. Čau, Valt! Čau, draudziņ! Čau, bračka! Apsveic tevi šajā skaistajā jubilejā. Mājās braucot atceros, ka tu mūs vedi ar Aināru mašīnu, jo Aināram pie kājām bija spainīts tāds pilns ar ledu un iespies ledu vairums ar šampāniešiem, ko mēs tur metinājām mājā braucot. Prieks, ka es tevi dzīvēju saticis, kopā uzspēlējuši. Un tu man esi kā labs draugs. Un, ja būtu tāda nominācija, tad es tev iedot arī kā Latvijas lepnumu. Не так давно мы перешагивали рубеж 40+, было интересно. 50+ пролетел, не заметили. Так что сейчас перебираемся в следующий этап. 60 с плюсом. Отличительная черта, называющаяся простым русским словом дзirkstele. И все дело с искоркой. Tuvojās tas 60-nieks. 60 ir ok. Protams, par Miķi domāju. Miķi. Jā, viens 60-nieks, tas ir super. Dēliņš aiz muguras. Arī noteikti sveicienus nodos. Miķim tosts, viens no spilgtākajiem notikumiem, ar ko man asociējās reāls profesionālisms, ir tas, kā Miķis tika radiotehniķi. Cilvēks ar tādu darba ētiku. Tos patiesībā Miķis bija
pirmais visā PSRS izlasē. Miķis bija visātrākais. Ja mēs nebūtu veiksmīgi atbrīvojušies no PSRS sloga, top 3 Latvijas visu laiku labāko volejbolistu statusu. Tu man iemācīja braukt, bet neiemācīja man apstāties. Patiesībā tu esi supervecis Ekā. Apsveicu tev dzimšanas dienā, Valt. Apsveicu jubilejā 60 gadu. Un novēlu tādu, tu paliec tikpat kaislīgs un darbmīlīgs sportā. Cik reizes tad es uzlecu, vai es zinu? Es pateicu, ka nē, es vienkārši lecu, kamēr es biju noguris. Un tu man pateici to skaitli, ka es biju uzlecis 37 reizes. Un tas bija tā manas pilgtākā atmiņa par tevi. Un es biju laimīgs, ka vismaz man nebija mazāk kā 20. Pievienojos savu dēliņu, kā arī visu ceļu apsveikumiem. Katram ir saistītas ar teviem spilgtas un siltas atmiņas. Veselību. Veselību tev un galvenais visiem teviem mīļajiem, teviem bērniem, teviem vecākiem, teviem radiem. Apsveicam!